Čau! Šī nedēļa bija lieliska nedēļa ar to, ka es kaut kā savācos. Vienu brīdi bija tāda doma, kad es laikam neesmu vairāk savā prājumā, mans prājums tā kā pīks ir pagājis un grūti man savākties, jo nenormāli daudz, kas ir darbā, mājās, ģimenē, un to jāraujās uz visām pusēm, bet es saprotu to, ka man viss sanāk, man viss izdodās un man ir cilvēki apkārt. Es nekad neesmu bijis tik bagāts kā tagad, nekad neesmu bijis tik gudrs kā tagad, nekad nav bijuši tik daudz ietekmīgi draugi, nekad nav bijuši tik daudz īsti draugi kā tagad un crazy. Un tagad ir tas brīdis, kad lieli uzņēmumi pie manis vēršās. Agrāk es domāju, ka kā dabūt tos lielos uzņēmumus, kā viņus uzrunāt, jo esmu tāds, viņiem nevajadzīgs, un ja pat es viņus uzrunāt, man nebūtu, ko viņiem piedāvāt. Tagad ir tā, ka es varu piedāvāt, viņi vēršās pie manis pēc palīdzības, un tā ir tik krūta apziņa zinot, ka tu vari palīdzēt. Tāpēc, jā, un tas ir forši. Un kopā, jā, es laikam YouTube'ā slikšu vairāk no tādas video, kur par tādu lietu parunāt. Un viņi varbūt būs subjektīvāki, nebūs tik izglītojoši, kā es biju domājis, kā ir TikTokā, bet man nav tā kā kreatīvais likt YouTube'ā tādas video. Man tā kā izsīkst un tā kā negribas visu laiku malt vienu un to pašu. Tāpēc, es domāju, TikTokā paliks tas video tās izglītojošs un tās, bet YouTube'ā būs tās īsts true video. Un tie, kas man nezin, esmu Kaspars Kaleba. No sākuma mana uzvārds bija Kuleba. Es viņu nomainīju uz Kaleba, tāpēc, ka tas bija manas māsas tēva uzvārds. Man ir vecākā māsa, vecākais brālis, mums katram ir savs tēvs. Mēs nākam no ļoti nabadzīgas ģimenes, ļoti nabadzīgas. Tādas, kas nevis vienkārši nabadzīgi, bet bomžu ģimenes mēs nākam. Un tas, kas man tagad ir tās ļoti liels sasniegums, tā sterilā vide, kurā es dzīvoju, agrāk bija tikai sapnis. Un tāpēc arī TikTokā man ir kanāls, es savu kanālu, man ir gan uzņēmumu, gan mans kanāls, kur kanāls uztaisīs cilvēkiem, kam nav augstākā izglītība, laba darba, vai laba vecāka, vai vispār laba piemēra dzīvei. Tad esmu to tur uztaisījis, kur es padalos ar kaut ko gudru, ko es pats uzzinu, kas man ir palīdzējis dzīvē. Tad YouTube'ā es domāju vienkārši uztaisīt tādu kanālu, kur parunāt, varbūt izlikt to. Un tad šobrīd ir tā, ka jā, esmu atvērs jaunu uzņēmumu, pagaidām iet ļoti labi. Ir vairāki 10 000 apgrozījums jau pirmajā mēnesī bija, kas ir crazy. Šis mēnesis arī ļoti jaudīgi ir iesācies, ir daudz sadarbības, kā jau minēju, uzņēmumi paši piesakās, un nevarētu būt labāks sākums man tā šķiet. Un tas, ko es gribu šajā darbā panākt, es gribu, lai mēs esam elites aģentūra. Mums tagad jau ir vairāk darbinieku, mēs neviens nepīpējam, neviens nedzeram, visi sportojam un visi lasam grāmatas. Un es ticu to, ka tās ir tās mazas lietiņas, bet kas ir vairāk nekā citām aģentūrām. Un es ticu to, ka mēs būsim vislabākā aģentūra Latvijā. Tas ir sākums, tikai sākumā mēs būsim vislabākā aģentūra valstī, bet pēc tam mēs iesim tālu. Un es gribu uztaisīt tā, lai ir Royce standarts. Mana aģentūra sauc Royce. Starp citu ir www.royce.lv. Jā, mēs iesim un parādīsim visiem, kas ir jauda, kādai jābūt īstai aģentūrai. Un mērķis ir tāds, lai uzņēmumi, viņi nevis meklē aģentūras, bet viņi grib ar mums sadarboties. Nevis digitālo mārketingu, bet viņi grib Royce mārketingu. Un to mēs darām, jo mēs piedāvājam ne tikai digitālo mārketingu, tagad jau mēs radio reklāmas piedāvāsim, vidas reklāmas piedāvāsim. Un visu, kas nepieciešams uzņēmumam, lai viņš augtu, attīstītos un viņa ieguldījumu atdevis viņam palīdzētu pelnīt naudu. Un tā. Tā kā jā. Paldies maniem 66 sekotājiem. Tas ir daudz, 66 sekotāji ir daudz. Un, ja arī tev kādreiz ir, dzīvē liekas, ka ir grūti, ka tāds grūts brīdis, atceries, ir Oksmandino grāmata Pasaules dižākais tirgonis, un viens no baušiem bija arī tas paies. To es jau pirms 10 gadiem teicu, tā, kad es to grāmatu izlasīju, arī tas paies, un to es arī tagad saprotu, arī tas paies. Pagājusī nedēļa bija grūta, šī nedēļa bija vienkārši pīks. Esmu zvērs šonedēļ. Šonedēļ nauda nāk, klienti nāk, sadarbības nāk, viss nāk pie manis, nevis es eju pakaļ. Tāpēc arī tas paies, un es saprotu to, ka arī šis paies. Tāpēc es, kad ir labi, kad dzels ir karsts, es skaļu. Un es tagad negribu atpūsties, es maukšu, rītdien arī maukšu, un līdz pienāks grūtais brīdis, tad es atvilkšu elpu,
nezinu, uz pusdienu, un tad es atkal maukšu, lai tiktu ārā no tā grūtā, jo arī tas paies. Tā kā jā. Tiekamies augšā. Čau!